Labdien! Tuvojas valsts svētki, 18. novembris. Visiem priecīgi garstāvokli, labus laika apstākļus. Tas nozīmē nedaudz sniega, siltu ūdeni Latvijas ezeros un upēs, tie, kas iet peldēties. Protams, labu noskaņojumu. Saņemu aizrādījumus, ka maz parādos sociālā vidē. Vainīgs, labošos. Daudz darba. Sāku tad mazu sēriju atbildes uz jautājumiem. Uzdodiet jautājumus, iespēju robežās centīšos atbildēt. Jautājums. Vai jūs mācat braukt ar automātu? Automātisku ātrumkārbu. Teorētiski varu mācīt. Praktiski nav automašīnas ar automātisku ātrumkārbu. Ar automātu mācību process noteikti ir īsāks. Ir daudz vienkāršāk sadraudzēšanās ar automašīnu. Kāda man sen paziņa, pārējot no mehāniskās kārbas uz automātu, secināja, ka ar automātu ir tā kā ar šujmašīnu. Spied un brauc, spied un brauc. Ja nopietni pāriet no mehānikas uz automātiku, nav problēma, parasti. Pāriet no automātiskās ātrumkārbas uz mehāniku ir jāpasvīst. Bet tas ir iespējams, to var realizēt un tikt galā arī ar šo nelielo problēmu.